Labdien! Es esmu certificēta uzturu speciāliste Ilze Lutere. Un šodien es pastāstīšu jums par vispārējiem uzturu principiem aprūpējamam pacientam. Un divas lietas, ar ko gribētos sākt, ir pirmkārt, pacientam jābūt paēdinātam un pacientam jābūt padzirdītam. Un šī uzturterapijas galvenais mērķis ir novērst uzturvielu deficītus. Mēs domājam par to, lai pacients uzņemtu pietiekošā daudzumā olbaltumvielas, ogļhidrātus, vitamīnus, minerālvielas un dažādas citādākas bioloģiski aktīvas vielas. Runājot par pacientu padzirdīšanu, galvenais ir nodrošināt normālu ūdens balansu. Tas nozīmē, pacients nedrīkst just slāpes, viņam jābūt ir padzirdītam, apmēram iespējamais ūdens daudzums, kas pacientam jāizdzer vismaz 1,5 litras dienā. Ko mums dod šādi uztura pamatprincipi? Pirmkārt, tas uzlabo pacienta dzīves kvalitāti, un tas palīdz arī stabilizēt pacienta svaru. Katram pacientam principā ir piemērojams savs individuāls uzturs atkarībā no viņa veselības stāvokļa. Dažādām saslimšanām ir dažādas uztura vajadzības. Ir pacienti, kuriem vajag uzņemt vairāk olbaltumvielas, ir pacienti, kuriem jāsako, lai būtu ēdienkartē vairāk tauki, un ir pacienti, kuriem vajag samazināt ogļhidrātu apjomu. Tas ir atkarīgs arī no pielietojamās metodes, terapijas metodes, piemēram, medikamenti, vai staru terapija, vai ķīmijterapija, jo ļoti daudziem medikamentiem ir arī savas blaknes, un līdz ar to arī savas vajadzības. Tās biežākās problēmas, ar kādiem saskarās pacienti, ir, piemēram, sausās mutes sindroms. Kā mēs varam palīdzēt tādam pacientam ar šādiem simptomiem, ir neaizmirst piedāvāt padzerties ēšanas laikā. Vai arī sekot līdzi, lai ūdens būtu šķidrāks konsistents ēdiens. Tad ir ļoti iekaisums mēdz būt. Ir vairāk tādi uztura produkti, ar kuriem mēs varam atvieglināt pacientu, piemēram, piedāvāt viņam vairāk augstus ēdienus, kā piemēram saldējumu, sasaldētus jogurtus, vai piedāvāt pasūkāt ledus gabaliņus, vai piemēram sasaldēt piparmētru tēju. Tas var atvieglot pacienta stāvokli pie dažādiem mutes gļotādu iekaisumiem. Bieži novērojams arī ir garšas izmaiņas pacientiem. Tad var piedāvāt produktus ar paaugstinātu enerģētisko vērtību. Piemēram, var dot pacientam pasūkāt šokolādi vai kakao pagatavot, vai piedāvāt kafiju, piemēram. Šādās situācijās diezgan bieži pacientiem palīdz arī avokādo, vai dažādus riekstu sviestus var piedāvāt. Tad diezgan bieži mēdz būt arī pacientiem, atkarībā no viņa diagnozes, tādas problēmas kā rīšanas traucējumi. Šeit mēs sekojam līdzi, lai ēdienam būtu pēc iespējas viendabīgāka konsistence, neaizmirstam pacientam piedāvāt padzerties. Arī, ja šāda problēma ir kā rīšanas traucējumi, tad vienmēr jāpievērš uzmanība pacientu barot ar mazo karotīti, ar tējkarotīti un ēdienu ievietojot tieši stiprākajā mutes pusē. Vēl aprūpētājiem ir svarīgi koncentrēties uz ēšanu, nenovērst pacientu uzmanību, nelietot lipīgus, ķēpīgus ēdienus, kā piemēram sēklas vai kukurūzu vai riekstu sviestus, vai pārāk graudainu ēdienu, vai piemēram gabaliņos sagrieztus dārzeņus. Tas viss var arī apgrūtināt šo rīšanas procesu. Savukārt dzeršanas atvieglošanai mēs varam piedāvāt pacientam snīpīti vai salmiņu, vai sporta pudelītes korķīti, vai arī piedāvāt padzerties no krūzītes ar karotīti. Pārtiks produktu iebiezināšanai mēs varam izmantot specifiskus ārstnieciskos uztura palīga līdzekļus, kas iebiezina pārtiku, bet tikpat labi mēs varam izmantot arī dažādus ikdienišķi pierastos pārtiks produktus, kas palīdz sabiezināt produktu konsistenci. Mēs varam lietot, piemēram, ledu, gatavojot dažādus smūtijus, jo pievienojot smūtiju gatavošanā ledu, šī konsistence smūtijiem būs biezāka.
Mēs varam izmantot dažādus pudiņus, čija sēklas, liņsēklu novārījumu. Mēs varam ēdienam, gatavojot ēdienu, pievienot, piemēram, kviešu miltus vai arī jogurtu. Tas viss atvieglo pacientam, kuram ir īšanas problēmas, šo te produktu norīšanu. Vēl dažas lietas, kā mēs varētu papildus bagātināt pacienta ēdienkarti ar kalorijām, domājot jau uzreiz pa pozīcijām, vai mums vajag vairāk pievienot taukus, vai ogļhidrātus, vai olbaltumvielas. Piemēram, tādi produkti, kas satur vairāk taukus, ko mēs varam piedāvāt pacientam, ir avokādo, riekstu sviests, saldais krējums, eļļa vai, piemēram, sviests. Savukārt, attiecībā uz ogļhidrātiem, lai mēs bagātinātu ēdienkarti ar ogļhidrātiem, mēs varam izmantot cukuru, žāvētus augļus vai, piemēram, medu. Attiecībā uz olbaltumvielām ir iespējams pievienot produktiem piena proteīnu pulverus, specifisku ārsniecisku uzturu vai arī, piemēram, jebkurā lielveikalā nopērkamo kaņepju proteīnu vai sojas proteīnu. Tādā veidā mēs produktā paaugstinam šo te olbaltumvielu vērtību. Tātad ļoti loģisks jautājums šajā sakarībā ir par to, kā aprūpētājiem uzzināt, kas viņa pacientam trūkst. Un šeit mans ieteikums būtu noteikti konsultēties ar uzturu speciālistu, jo uzturu speciālistam ir sava metodika, savi dažādi testi, savas dažādas metodes, kā noteikt nepieciešamo uzturvielu daudzumu konkrētajam pacientam, ņemot vērā viņa saslimšanu, ņemot vērā viņa ārstēšanā pielietojamo medikamentu nozīmīgumu, un ņemot vērā arī pacienta svaru un arī fiziskās aktivitātes. Tā kā šajā gadījumā visieteicamāk būtu uzturu speciālista konsultācija. Bieži mēdz būt tā, kad aprūpējot pacientu, aprūpētājs pieļauj vairākas tādas kļūdas. Un es nosaukšu tās biežāk sastopamās kļūdas. Pirmkārt, varētu būt tāda situācija, kad nepaēdis pacients neizrāda vēlēšanos ēst, jo viņam vienkārši nav apetīte. Un tad sanāk tā, ka šādā situācijā pacients netiek pietiekoši nodrošināts ar nepieciešamo uzturvielu daudzumu. Mēdz būt arī tā, kad pacients netiek nodrošināts ar papildus uzkodām, kas būtu kā papildus kalorijas starp ēdienreizēm. Tāpat arī neestētisks, negaršīgs, vienveidīgs ēdiens nekādā veidā nevar rosināt pacienta apetīti, tāpēc tam ir arī jāpiegriež vērība. Mēdz būt arī tā, ka bieži tiek izlaistas ēdienreizes, tas varētu būt arī ar aprūpi saistītā sakarā, vai arī tāpēc, ka pacients vienkārši atsakās ēst un tā iemesla dēļ ēdienkarte tiek izlaista. Arī tāda lieta, kā pacientam netiek nodrošināts pietiekoši ilgs laiks ēšanai, jo ne visi pacienti var paēst raiti un ātri. Bieži vien mēdz būt situācijas, ka tas aizņem diezgan ilgu laiku. Aprūpētājiem vajadzētu padomāt arī par to, lai pacientu kaut kādā veidā stimulētu un mudinātu vairāk košļāt un norīt šo te ēdienu. Tāpat svarīga lieta ir pacienta socializācija, jo vairāk pacientam būs iespējams atrasties kopā ar ģimenes locekļiem pie virtuves galda un ēst kopā. Tātad šī socializācija, protams, uzlabos pacienta gan garastāvokli, gan apetīti ēst. Un arī mēdz būt tāda lieta, kā aprūpētājiem vienkārši pietrūkst informācija par uztura svarīgumu kā tāda. Un šeit vietā atkal būtu konsultācija ar uzturu speciālistu, kurš palīdzētu izvērtēt visas šīs problēmas, pabarojot aprūpējumu pacientu. Aprūpētājiem jāievēro vairāki ēdienu gatavošanas principi. Un pats svarīgākais princips, gatavojot ēdienu, ir higiēna, tīrība un novērst piesārņojuma iespējas. Produktam jābūt arī ērti izmantojamam, tāpēc sekojam līdzi produkta konsistencei, kā arī produkta temperatūrai. Ēdienam jābūt, protams, bagātam ar uzturvielām
Un, ja pacients ēd maz vai ja pacients ēd ļoti lēni, tad ir ļoti svarīgi, lai pēc iespējas mazākā ēdiena apjomā būtu pēc iespējas vairāk uzturvielas. Tātad, lai šis ēdiens būtu blīvs un piesātināts ar uzturvielām. Un šeit mēs varam ievērot arī vairākus tādus saudzīgas gatavošanas principus vai metodes, lai mēs ēdienā varētu saglabāt pēc iespējami vairāk uzturvielu. Viens no tādiem veselīgākajiem ēdienu gatavošanas principiem ir tvaicēšana. Kad mēs, piemēram, dārzeņus tvaicējam smalki sagrieztus katliņā, vispār nepievienojot ūdeni. Uzkaisam sāli, uzliekam vāku un apmēram 30 minūtes sautējam dārzeņus pašu savā suliņā. Protams, tur var pievienot arī gaļu vai kādus piena produktus vai zivtiņu, bet tādā veidā šie produkti sevī saglabās pēc iespējams vairāk uzturvielu. Tāpat arī vārīšana, zupu gatavošana, dažādu biezzupu gatavošana, ko mēs varam izmantot, lai vairāk saglabātu šīs uzturvielas. Gatavojot ēdienu, atceramies garšīga ēdiena vienu no svarīgākajiem pamatprincipiem, tas ir salds plus skāps. Šāda te kombinācija rosinās pacientam siekolu izdalīšanos, rosinās viņam apetīti un raisīs viņā vēlmi ēst. Un tad, kad pacients mums ir pabarots un pacients ir apmierināts, tad, protams, mums ir jādomā arī par to, lai mēs šo sagatavoto ēdienu varētu saglabāt iespējams nākošajai ēdienu reizei. Tātad mēs domājam arī par uzglabāšanas noteikumiem, kādus mēs ievērojam uzglabājot šo pārtiku. Tātad, uzglabājot ēdienu, mēs izvērtējam, kad būs nākošā ēdienreize, kad pacientam mēs piedāvāsim šo ēdienu. Ir iespējams, protams, uzglabāšana stikla kastītē leduskapī. Ideāls variants ir izmantojot dažādus vakuumtrauciņus. Tad mēs nodrošināsim to, ka ēdiens nesaskarsies ar skābekli, un tātad šie bojāšanās procesi tādā produktā notiks daudz lēnāk. Ja mums ēdiens paredzēts izmantot nākamajā dienā vai pēc dažām dienām, mēs varam ēdienu arī sasaldēt. Ja mēs izvēlamies saldēšanu kā uzglabāšanas veidu, tad noteikti domājam par to, kādā iepakojumā mēs šo saldēšanu veiksim. Saldēšanai drīkst izmantot tikai saldēšanai paredzētus iepakojumus, vai tie būtu maisiņi, vai tās būtu kārbiņas vai kastītes, bet tikai tādus, kur virsū ir uzzīmēta šī sniegpārsliņa, tātad šis iepakojums ir paredzēts saldēšanai. Un tad, kad mēs produktu saldētavā sasaldējam, tad neaizmirstam pievienot klāt zīmīti ar datumu, kad mēs ielikām saldētavā šo produktu. Jo katram saldētam produktam, protams, ir jāievēro arī savs derīguma termiņš. Ja mēs runājam par gatavu ēdienu, tad tā noteikti būs ne vairāk kā 1 nedēļa. Ja mēs vēlamies sasaldēt, piemēram, svaigu gaļu vai svaigu zivi, tad tie būs 3 mēneši. Savukārt ogas un dārzeņus mēs varam saldētavā uzglabāt apmēram gadu. Kā zināt, vai pacientam nedraud malnutrīcija? Tātad es pirms gribētu paskaidrot, kas ir malnutrīcija. Malnutrīcija vienkāršotā veidā sakot ir muskuļu masas zudums, kas var novest pacienti pie nelabvēlīgākas prognozes, pie nespējas piecelties un nespējas veikt pašaprūpi. Tātad, kā atpazīt malnutrīciju? Uzturu speciālistiem ir savi speciālas riska novērtēšanas testi, kurus mēs izmantojam, bet vienkāršotā veidā aprūpētājiem vajadzētu ņemt vērā 2 galvenos faktorus. Tātad pirmais faktors, ja pacientam pēdējos 3 līdz 6 mēnešus svara zudums ir bijis 5 līdz 10% no viņa sākotnējā svara, tātad pastāv vidējs risks attīstīties malnutrīcijai. Vai arī, ja pacientam, kurš ir jaunāks par 70 gadiem, ķermeņa masas indeks ir zemāks par 20. Vai arī pacientam, kurš ir vecāks par 70 gadiem, ķermeņa masas indeks ir mazāks par 22. Tātad, kā aprēķināt ķermeņa masas indeksu? Mēs ņemam svaru kilogramos un izdalam ar augumu centimetros
kvadrātā, jeb auguma centimetros reiz augums centimetros. Tas ir viens kritērijs. Otrs kritērijs, ja pacients vienu nedēļu, tātad 7 dienas, apēd mazāk kā pusi no nepieciešamā uzturvielu daudzuma. Vai arī pacients 14 dienas, tātad 2 nedēļas, ēd mazāk nekā līdz šim viņš tika apēdis. Tāpat arī jebkuri gremošanas trakta traucējumi, kas iespaido uzturvielu uzsūkšanos. Tas gan būs vairāk atkarīgs no diagnozes, kas varētu būt šie traucējumi. Tā varētu būt arī akūta slimība, vai tā varētu būt trauma, vai tā varētu būt kāda hroniska slimība. Tātad jāaprūpētājs savam pacientam ievēro kādu no šiem kritērijiem, ko es nosaucu. Tātad ir jābūt ļoti uzmanīgam un jādomā par to, kā pacientam varētu sākties šis malnutrīcijas process. Problēma ir tāda, ka malnutrīcijas konstatēšanu apgrūtina ar vecumu saistītās ķermeņa kompozīcijas izmaiņas, jo pacientam tauku daudzums ķermenī var pat nesamazināties, bet šis skeleta muskuļu masa, kas ir zem tauku masas, samazinās un samazinās arī kaulu blīvums. Tāpēc tikai un vienīgi no ārējās izskata mēs nevaram spriest par to, kad pacients ir zaudējis muskuļu masu. Un sekas šīm malnutrīcijai ir tātad sliktāka prognoze, spēku izsīkums un arī nevēlēšanās ēst. Kā rīkoties malnutrīcijas gadījumā? Būtu ļoti labi, ja būtu iespējams konsultēties ar uzturu speciālistu, un uzturu speciālists izmantojot savas šīs mini risku novērtēšanas tabulas, patiešām konstatētu, ka pacientam ir iestājusies malnutrīcija. Un šeit ir ļoti jāizvērtē, kā pacientu paēdināt, jo, ja šī ēdināšana caur muti ir nepietiekama, un pacients arī atsakās ēst, tad noteikti jādomā par to, kad iespējams jāsāk izmantot enterāla ēdināšanu caur zondi. Caur deguna zondi pacients jābaro papildus ar ārstniecisko uzturu. Un pavisam smagākos gadījumos ir iespējams jau arī, ja caur zondi arī tad pacientu nav iespējams pabarot, tad tiek rekomendēta parenterāla barošana, kas ir jau caur vēnu. Tātad, kā uzzināt, cik pacientam šīs uzturvielas ir nepieciešams? Viens variants ir konsultēties ar uzturu speciālistu, un iespējams ir jāieskatās kādos izrakstos, kas ir nākuši no ārstniecības iestādes. Iespējams, ka tur arī var pie rekomendācijām atrast sadaļu, kuru uzturu speciālists jau pacientu ārstniecības iestādē ir nokonsultējis, un tur tiek, uzrakstīts, cik kalorijas dienā pacientam ir nepieciešams uzņemt, un iespējams arī kaloriju sadalījums pa ēdienreizēm. Arī aprūpējamam ir iespējams noteikt, cik tad viņa pacientam kalorijas dienā būtu jāuzņem. Un tāda pavisam vienkāršākā formula, ko var izmantot, ir 25 līdz 30 kalorijas uz 1 svara kilogramu. Tātad vienkārši rēķinām, ja pacienta svars ir 70 kg, tad 25 pareizinām ar 7, un mēs uzzināsim, cik kalorijas pacientam dienā nepieciešams uzņemt. Šī ir tāda vispārēja formula, viņu var pievērot arī individuālāk, jo, piemēram, ja pacients ir pilnīgi guļošs, tad mēs izvēlēsimies 25, ja pacients ir mobīls, tad varbūt izmantosim šo 30 ciparu, ko reizināt ar svaru kilogramos. Bet tomēr jums ir jāatcerās, ka būtu labi, ja tiktu vērā ņemts arī pacienta svars. Tātad, ja pacientam ir liekais svars, tad izvēlamies cipariņu 25. Ja pacientam ir samazināts svars, tad izvēlamies cipariņu 30 vai pat atsevišķos gadījumos pat 35. Īpaši tādās situācijās, ja pacients ir guļošs. Vērā jāņem arī tāds faktors, ja pacientam ir akūts iekaisums, un šobrīd noris, tātad ir arī viņam temperatūra, tad arī mēs izvēlamies augstāku kalorāžu, aprēķinot šo nepieciešamo kaloriju diennakts daudzumu. Vai arī, ja pacientam ir akūta trauma, vai arī, piemēram, pacientam ir onkoloģiska saslimšana, kas tērē pati slimība kā tāda, jau tērē vairāk enerģiju,
un tādēļ arī pacientam būs nepieciešams lielāks uzturvielu daudzums. Aprūpējamam pacientam mēdz gadīties arī diezgan bieži novērojami gremošanas traucējumi. Un tā viena gremošanas traucējuma grupu varētu būt saistīta ar mehāniskiem ēdiena uzņemšanas šķēršļiem. Tātad mutes stāvoklis, zobu esamība vai neesamība, varbūt pacientam ir deguna zonde ievietota, varbūt viņam ir stoma vai katēters. Tātad tas viss mehāniski varētu iespaidot uztura uzņemšanu. Tad ir tādas lietas, es sākšu varbūt no gremošanas traktu, izejot cauri no augšas uz leju, un kā viens no biežākajiem traucējumiem mēdz būt arī atvilnis, par cik pacients atrodas pārsvarā guļus stāvoklī, tad šis te atvilnis var pacientam radīt diezgan nepatīkamas sajūtas, kā dedzināšanu kaklā, kā skābas atraugas, kā spiešanu pakrūtē. Un šeit attiecībā uz uzturu aprūpētājiem vajadzētu ievērot vairākas lietas. Pirmkārt, pacientam turēt pagalvi augstāku, ja vien iespējams ēšanas laikā viņam atrasties sēdus pozīcijā. Vēl viens tāds ar gremošanu saistīts simptoms, kas mēdz gadīties, ir caureja. Caurejas gadījumā būtu ļoti vēlams pacientam ierobežot šķiedrvielas ēdienkartē, tātad ierobežot svaigu dārzeņu, augļu lietošanu un ierobežot arī piena produktu lietošanu. Pacientam caurejas gadījumā ir ļoti svarīgi uzņemt pietiekošu šķidrumu daudzumu. Tad mēs varam sekot līdzi, lai pacients tiešām izdzert, visādos veidos piedāvāt viņam padzerties, izmantot dažādus veidus, kā piedāvāt pacientam padzerties. Ja viņš nevēlās dzert ar krūzīti, mēs varam piedāvāt viņam salmiņu. Nevajadzētu aizmirst piedāvāt starp ēdienreizēm padzerties, pirms gulētiešanas iespējams varam atgādināt padzerties, un arī no rīta pieceļoties mēs varam sākt ar ūdensglāzi. Attiecībā uz caureju tur ir jāskatās, ja pacientam caureja ir ilgāk kā 2–3 dienas pēc kārtas, tad ir jāvēršās pie mediķiem pēc medicīniskās palīdzības un jāmēģina atrast iemesls, kas ir par iemeslu tam, ka šī caureja ir sākusies. Otrs pilnīgi pretējs gremošanas traucējums ir aizcietējumi. Ņemot vērā to, ka pacients ir mazkustīgāks iespējams, un tā zarnu kustības viņam ir vājāk izteiktas nekā staigājošam pacientam, tad ēdienkartē vajadzētu palielināt tieši šķiedrvielu daudzumu un rūpēties par to, lai pacients apēstu vairāk dārzeņus. Šajā gadījumā vēlams tieši izvēlēties vairāk termiski apstrādātus dārzeņus, lai viņa ēdienkartē būtu pietiekošā daudzumā pilngraudu produkti. Pilngraudu produkti tas ir, piemēram, pilngraudu rīsi, griķi, kvinoja, prosa vai arī pilngraudu rudzu rupmaize. Tas viss būs papildus šķiedrvielu avots. Un aizcietējuma gadījumā ļoti svarīgi ir arī sekot līdzi izdzertam ūdens apjomam. Tātad šis te minimums 1,5 litrs, vai ir iespējams tad pat arī nedaudz vairāk, pacientam vajadzētu noteikti dienas laikā izdzert. Tad vēl ir tāda problēma kā meteorisms, jeb vēdera pūšanās. Tā ir tāda problēma, kas ļoti bojā pacientam garastāvokli, un tas nav patīkami. Sekas tas nekādas neatstāja, bet šīs nepatīkamās sajūtas mēs varam novērst vienkārši izslēdzot no ēdienkartes tos konkrētos produktus, kas konkrētajam pacientam rada šīs problēmas. Un ir pacienti, kuriem, piemēram, pēc svaigu kāpostēšanas piepūšās vēders, vai pēc pākšaugu lietošanas piepūšās vēders, vai pēc piena produktu lietošanas piepūšās vēders. Ir atsevišķi produkti, kas var radīt cilvēkam problēmas, piemēram, pārmērīga cukuru lietošana, augļu lietošana. Bet katram pacientam tie produkti var būt atšķirīgi, un aprūpētāja uzdevums ir uzzināt, kuri konkrētie produkti rada šo konkrēto sūdzību, un tos arī no ēdienkartes izslēgt. Tātad, jebkuru gremošanas traucējumu simptomu gadījumā, protams, būtu labi griezties pie mediķiem. Mediķis izvērtēs iemeslu, kāpēc tas tā ir gadījies, un ieteiks labāko terapiju
tieši šim konkrētajam pacientam. Ļoti svarīga tēma ir uzturā mijiedarbība ar medikamentiem. Un tā mijiedarbība var notikt divos virzienos. Pirmkārt, uzturs var ietekmēt medikamentu iedarbību, un medikamenti var ietekmēt uzturu. Tātad attiecībā par uzturu. Tātad uzturs var samazināt zāļu terapeitisko efektu un to biopieejamību. Uzturs var kavēt vai bloķēt vispār zāļu uzsūkšanās ātrumu. Uzturs var traucēt arī zāļu atliekvielu izvadīšanu no organismu. Piemēram, olbaltumvielas var ļoti traucēt šo te procesu, ja viņas ir pārmērīgā daudzumā. Un uzturs var arī izraisīt zāļu blakus efektu. Savukārt medikamenti var samazināt apetīti. Piemēram, šeit es varētu kā piemēru minēt pretvēža medikamenti vai dažādas sirds zāles. Tieši otrādi, uzturs var arī stimulēt apetīti, piemēram, dažādi psihotropie medikamenti vai antidepresanti. Uzturs medikamenti var izmainīt garšas sajūtu un ožu. Šeit atkal varētu būt kā piemērs psihotropie medikamenti, pretvēža medikamenti, antihistamīni. Tāpat medikamenti var samazināt siekolu izdalīšanos, var izraisīt sliktu dūšu, var ietekmēt pārtikas izvēli, var ietekmēt uzturvielu uzsūkšanos, piemēram, diurētiķi vai laksatīvi, vai var, piemēram, bloķēt dažādu medikamentu pārveidošanos aktīvajā formā. Un šeit kā piemēru varētu minēt, piemēram, D vitamīnu. Vēl par dažiem piemēriem, piemēram, diurētiķi, kas ir urīna dzenošie līdzekļi, viņi var samazināt kāliju uzsūkšanos, magniju uzsūkšanos, cinka uzsūkšanos. Tad tādi dažādi līdzekļi, kas ir tā saucamie antacīdi, ilgstoši lietoti, viņi var samazināt fosforu uzsūkšanos. Vai, piemēram, dažādi sirds medikamenti var ietekmēt tauku un ogļhidrātu vielu maiņu. Ir ļoti daudz dažādas šīs te mijiedarbības, kas var ietekmēt gan uzturu un medikamentus, gan medikamentus un uzturu. Piemēram, nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi, kurus bieži vien lieto pie dažādām reumatiskām saslimšanām, viņi var izraisīt, piemēram, kuņģa un zarnu trakta asiņošanu. Un tā rezultātā tas var novest pie dzelzs deficīta. Tāpat tas var paaugstināt arī folskābes daudzumu, kur izdalās ar urīnu. Vai, piemēram, skābi mazinoši līdzekļi, antacīdi, var negatīvi ietekmēt to, kā uzsūksies kalcijs organismā. Vai arī, piemēram, dažādi atslābinošie medikamenti, kurus pacienti lieto iespējams aizcietējumu mazināšanā, var arī samazināt taukošķīstošo vitamīnu uzsūkšanos. Ja mēs runājam par atsevišķām uzturvielām, piemēram, runājot par taukiem, tātad tauki stimulē žults sekrēciju, tauki samazina kuņģa sulas sekrēciju un samazina arī kuņģa peristaltiku. Piemēram, ir daži tādi medikamenti, kurus labāk lietot kopā ar taukvielām bagātu uzturu. Piemēram, dažādi pretsēnīšie preparāti, antikoagulanti, vai, piemēram, taukošķīstošie vitamīni un arī daudzi medikamenti, kurus izmanto nervu sistēmas ārstēšanā. Piemēram, C vitamīns. C vitamīns mums palīdz organismā labāk uzsūkties dzelzī. Arī, piemēram, kalcija uzsūkšanos uzlabo ogļhidrāti uzturā. Piemēram, kalciju atkal savukārt neiesaka lietot kopā ar piena produktiem, jo tad tiks panākts pretējs šis efekts. Savukārt dzelzs uzsūkšanos veicina arī pienskābe vai kuņģa skābe pati par sevi. Ir vairāk tādi pārtiks produkti, kurus neiesaka lietot kopā ar uzturu vienā ēdienreizē. Un tādi visbiežāk pieminētie pārtiks produkti ir greifrūtu sula, sarkanie apelsīni, pamello un karambola.
Atcerēsimies kādu gudru un viedu cilvēku, kurš jau sirmā senatnē ir teicis: tu esi tas, ko tu ēd. Un šis cilvēks viedais bija Hipokrāts. Un viņš arī teica šādus vārdus: lai tavs uzturs ir tavas zāles, un lai tavas zāles ir kā tavs uzturs. Tad nenovērtēsim par zemu uztura nozīmi ikviena cilvēka veselībā un vēl jau vairāk aprūpējumā pacienta veselībā.